Gribat zināt, kā mums pagājušajā gadā ir klājies ceļā? Nē, katrs atsevišķi mēs zinām, ka viss ir kārtībā, jo sēžam mājās pie datora vai televizora. Bet kā varbūt esat dzirdējuši, pagājušā gada sākumā jau pirmajā dienā 7 jaunieši gāja bojā, iegāžoties ar auto upē. Taču turpmāk vairs tik šausmīgi rezultāti nebija, un viss iegāja parastajās sliedēs. Lai arī visādi ļaudis un fotoradaru cienītāji mūs ik pa laikam baidīja ar anonīmiem dakteriem, kas stāstīja par ievainotajiem tikko, kā radari tik noņemt no ceļa, tik un tā gads ir beidzies visai normāli. Statistika saka, ka mēs esam uzvedušies ļoti labi un varat pat teikt sekmīgi. Cipari liecina, ka ir uzlabojumi. Gads ir beidzies ar pozitīvu zīmi, jeb sakot ar negatīvu, ir samazinājies gan kopējais negadījumu skaits, gan negadījumu skaits ar cietušajiem, gan bojā gājušo skaits, gan arī smagi ievainoto skaits. Arī tie procenti nav pārāk lieli, bet ir tomēr samazinājums, neskatoties uz to, kad bija pietiekoši sarežģīti, kā es minēju, laika apstākļi, kā arī tāds fenomens, ka 2012. gadā parādījās velosipēdisti, kas gāja bojā ziemas laikā, janvārs, februārs. Arī tieši velosipēdisti bojā gājušo skaits ir nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un tā problēma ir, un tā ir palikusi, manuprāt, jau arī līdz Saeimai tikusi, un ka šī problēma tiks risināta, un kādā veidā, jo tā būs problēma tuvākajos gados, un ar to jārēķinās, kad velosipēdam ar transporta līdzekli dalīt ceļi nav saprātīgi, tur ir jādomā steidzīgi, kā viņi sadalīt viens no otru. Kopumā valstī pērn ir reģistrēti 34 379 satiksmes negadījumi. No tiem policija reģistrējusi 15,5 tūkstoši, tādi, kas varbūt nopietnāk negadījumi, bet apdrošinātā ar OCTA 18,5 tūkstoši. Tie ir tādi negadījumi, kuros nav nekādi ievainoti. Bojā gājušo skaits, kā jau zināt, ir par 6 mazāks nekā pirms tam, bet ievainoto skaits ir 4184, kas ir par 0,9% mazāk nekā 2011. gadā. Parasti jau mēs statistikā tā kā skatāmies uz tiem bojā gājušiem, jo tā vienkāršāk uztvert, bet būtu jādomā arī par ievainotajiem. Nav nekāds sīkums vairāk kā 4000 satraumētu, bet izdzīvojušu cilvēku. Ja salīdzinām ar tuvākiem kaimiņiem, man ir informācija pagaidām par Igauniju, tad Igaunijā šie bojā gājušo skaits ir samazinājies salīdzinot ar pagājušo gadu no 101 uz 84, bet viņiem vēl nav sasnieguši 2010. gadu, ka viņiem bija rekords 79 bojā gājušie. Mums, neskatoties to, ka tas mazs samazinājums ir bojā gājušie maz, mums jau 6. gadu pēc kārtas mēs esam sasnieguši tā saucamo rekordu, kad bojā gājušo skaits, kopš tiek apkopot statistika, ir mazākais Latvijā. Lūk, mums Latvijā viss labi. Bojā gājušo līkni jau kuro gadu vienmērīgi krītas, pat neskatoties uz tik dažādajiem autobraucēju kontrolas mehānismiem. Agrāk bija tikai ceļa policija, un viss lēnām gāja uz labo pusi. Tad, parādoties fotoradariem, policija vispār pazuda un atradās tikai pēc fotoradara izslēgšanas. Bet neskatoties uz visu šo putru un nekonsekvenci, mēs mākam uz ceļu uzvesties ar vien labāk. Statistika to rāda. Protams, ka vajadzētu vēl labāk, un tas arī ir iespējams, bet, manuprāt, varbūt, ka tiecoties pēc mērķa, jāpamaina akcenti un jāpiestrādā pie līdz šim nekustinātām vai reti apspriestām tēmām, kā autovadītāja nogurums, medikamentu ietekmi uz vadīšanu vai vienkārši nepamatot lēna braukšanu. Tā ka vēl ir ko darīt. Piemēram, būtu interesanti uzzināt statistiku par ceļu stāvokli. Visi tak saka, ka ceļi švaki, bet vai skaitļi apliecinātu, ka uz jaunajiem, labi būvētajiem ceļiem būtu mazāk avāriju? Vai te ir kāds, kurš to var sarēķināt? Gribētos uzzināt, vai ne?